Sveiki, kolēģi! Mārtiņš Brents man palūdza izstāstīt savus atziņas par to, kā mums ir gājis ar pirmo Latvijas PPP projektu. Es nosaucu savu prezentāciju PPP projekti Kāpēc? Un te es nedaudz gribētu sākt ar tādu provokatīvu jautājumu auditorijai. Ko jūs domājat, kāpēc Latvijai ir vajadzīgi šādi PPP projekti? Visi mēs zinām, tuvojās Ziemassvētki. Ziemassvētki daudziem asociējās ar piparkūkām un mandarīniem. Un drosmīgākie, 3 drosmīgākie, kas mēģinās atbildēt uz šo jautājumu, saņems mazu dāvaniņu no manas mandarīnu formā. Tātad, kāpēc mums ir vajadzīgi PPP projekti? Vai ir kāds, kas varētu to pateikt? Ilgtspējība. Paldies. Paldies. Vai ir vēl kāds? Redziet, cik vienkārši. Varbūt nedaudz tāda ciniskāka atbilde, bet vienkārši tādēļ, ka tā ir gandrīz vai vienīga alternatīva un realizēt šādu projektu nozīmē saņemt infrastruktūru tagad, nevis pēc 10 gadiem. Paldies. Un vēl trešais. Es aiziešu pie jums. Lai visu pasauli dzird arī. Es domāju, ka tas ir viens no ļoti labiem veidiem, kā publiskajam sektoram ieraudzīt visefektīvāko infrastruktūras radīšanas un pārvaldības mehānismu. Super, paldies. Uģis nodos. Lūk, paldies. Visas atbildes pareizas. Es nedaudz papildināšu savu redzējumu. Tā, kurš man podziņu jāspiež. Te ir tāds idejas par to, kāpēc, manuprāt, ir nepieciešama šī PPP projekta. Jā, ierobežots finansējums, jā, iespēja dabūt infrastruktūru gatavu, teiksim, relatīvi ātri, skaidrs risku sadalījums, ir iespēja, teiksim, šī PPP projekta ietvaros ieviest inovācijas, meklēt optimālus risinājumus. Beigās mēs dabonam infrastruktūru, par kuru mēs maksājam vienādi vai otrādi, bet tas ir prognozētas izmaksas, mums nav liela pārsteiguma šajā procesā. Mums ir vairāk vai mazāk garantēti termiņi, jo līgums parasti to paredz, un ja līgums netiek realizēts termiņā, tad ir ļoti bargi sodi, kas arī bija mūsu gadījumā, tāpēc mēs realizējām projektu laikā. Jā, ir pēc tam, protams, ka šo te infrastruktūru apsaimniekojot, kā Reinis teica, ir parādās dažādi efektīvi, teiksim, privātais partners ir spiests domāt par efektivitāti. Ja? Un tā efektivitāte beigās arī parādās arī publiskā sektora izmaksās. Protams, ir kvalitātes jautājums, jo tas ir ilgtermiņa projekts, tas ir ilgtspējīgs pasākums, un šeit ir svarīgi jau mainīt nedaudz domāšanas paradigmu, lai tu jau būvējot, jau projektējot un būvējot, jau domātu par to, ka tam aktīvam ir jākalpo ilgu laiku, un tu neesi ieinteresēts viņu taisīt ļoti pavirši, respektīvi, jo pēc tam pats par savām kļūdām tu maksās. Un, protams, teiksim tā, ar ko mēs, tas tāds jauns jēdziens varbūt, par ko mēs bieži nedomājam, tas ir uztvert šo infrastruktūru kā aktīvu un viņu, teiksim, pārvaldīt. Lūk, tās ir tādas galvenās lietas. Pie šī patiesībā varētu arī pabeigt, bet, pat cik man ir pusstundu laika, tad es mēģināšu jūs izklēdēt ar citām lietām no pieredzes. Tātad PPP projekti ir ļoti dažādi. Mūsu konkrētais projekts bija DBFM, kas ir projektē, būvē, finansē un uzturi. Un struktūra bija sekojoša, ka mēs bijām privātais partneris Ķekava ABT, kas bija pa vidu ļoti daudziem spēlētājiem. Mēs noslēdzām PPP līgumu ar Latvijas valsti, ko pārstāv Latvijas satiksmes ministrija un Latvijas valsts ceļi. Tālāk mēs aizņēmāmies naudu no Eiropas Investīciju bankas un Ziemeļinvestīciju bankas, nolīgām būvnieku, nolīgām uzturētāju. Un, teiksim tā, atbilstoši līgumam arī veicām, teiksim, šo te darbu un turpinam šo darbu līdz pat, cerams, līdz 2043. gadam, kad mums līgums beigsies, un pēc tam mēs vēl iedosim valstī 5 gadu garantiju. Tā kā tā, jā. Protams, kā Mārtiņš teica, viss ir atkarīgs no tā, kā privātais partners strādās. Ja es strādāšu labi, tad man būs darbs līdz pensijai. Ja es strādāšu slikti, tad man nāksies meklēt kaut ko citu.
Lūk, gads ir pagājis. Kas ir noticis Ķekavas apveceļā? Ja? Kopā mēs redzam tādu satiksmes intensitāti. Protams, teiksim, tā intensitāte ir automašīna ir vairāk Rīgas galā, mazāk varbūt Ķekavas galā, bet tā vidēja intensitāte mums dienā pārsniedz 30,000 automašīnas, kas katru dienu brauc turp šurp tā kā pa Ķekavas apveceļu. Jā, un šeit ir tāds jautājums, vai vispār tā kā, bija jēga tā kā to darīt. Protams, bija finanšu ekonomiskie aprēķini, par kuriem es neko daudz nezinu, bet tīri skatoties šito bildi, mēs varam secināt, ka gada laikā Ķekavas apveceļu ir izmantojuši 10 miljoni autobraucēju. Lielākā daļa varbūt ir vieni un tie paši, kas brauc katru dienu uz darbu un atpakaļ, tad 10 miljoni ir izmantojuši šo infrastruktūru. Tas ieguvums, kas ir bijis šiem cilvēkiem, pirmām kārtām ir laiks. Jo uzbūvējot Ķekavas apveceļu, laiks no Ķekavas līdz Rīgai ir samazinājies par 30 minūtēm. Īpaši tas ir jūtams tā kā pīķu stundās. Un tas pats arī atpakaļ. Un ko nozīmē 30 minūtes? 30 minūtes, ja mēs skatāmies tā tīri uz degvielas patēriņš automašīnām ir ļoti atšķirīgs, bet, ja tā paņemam vidēji, tad tie ir apmēram 5 miljoni eiro gadā ir ietaupīti uz degvielu. Ja? Tas varbūt nav tā kā tieši izdevīgi, teiksim, degvielas tirgotājiem, bet cilvēkiem, kas viņu lieto, tā ir laba lieta. Otra lieta ir laiks, ko mēs parasti cilvēki nevērtējam naudā. Lai gan jebkura stunda, ko tu patērē braucot mašīnā, nevis, teiksim, tā, darot kaut kādu noteiktu darbu, kas tev ir paredzēts, ja? Tā arī ir nauda. Ja? Un te, protams, var spekulēt, cik izmaksā viena stunda, cik izmaksā pusstunda un cik izmaksā tātad 10 miljonu lietotāji, teiksim, šis te stāsts. Un tie jau ir teorētiski 10 miljoni eiro, kas ir ietaupījums. Ja? Tā kā gribētos teikt, ka tas sociāla-ekonomiskais efekts ir panākts ar šo projektu. Ja? Ķekavas apveceļš stāv un, ticiet, man stāvēs līdz 43. gadam un vēl ilgāk. Ja? Jo es tā kā ļoti sekoju līdz, kā šis tiek būvēts, un man ir pārliecība, ka tas ir labs produkts, un es ceru, ka tie, kas ir braukuši pa viņu, arī to novērtē. Jā, te ir vēl viena lieta, kas ir interesanta, ka, būtībā, skatoties uz vidējo ātrumu, vidējais ātrums Ķekavas apveceļā, tā kā ir virs 100 km/h, kas ir vidējā temperatūra slimnīcā. Tā kā mērķis būtībā ir sasniegts. Ja? Mums arī bija prognozēts vidējais ātrums ap 100 km/h, lai arī, teiksim, vasaras periodā ir posmi, kur var braukt 120, ir cilvēki, kas brauc 150, ir cilvēki, kas brauc 290, kas nav labi, bet, diemžēl tāda mums tā braucēja kultūra ir, un mēs cenšamies to nedaudz mainīt, un mēs arī nākošu gadu prognozējam nedaudz piestrādāt pie cilvēku, teiksim, izglītošanas, ko nozīmē ātrgaitas ceļš, kā uz viņu uzvesties un ko darīt un ko nedarīt. Jā, vēl viena lieta, kas ir interesanta, kad es pastāstīšu vēlāk, kā mēs, teiksim, to ceļu pārvaldam, bet tas, ko mēs spējam konstatēt pilnīgi visu, kas notiek uz Ķekavas apveceļa. Gada laikā ir fiksēti 2000 dažādi gadījumi, kas tur notiek. Ja? Lielākā daļa no viņiem ir atkal, teiksim, saistīta ar cilvēku braukšanas kultūru, ar to, ka viņi īsti nezina ceļu satiksmes noteikumus. Piemēram, viņi apstājās nomalē, tur stāv, pīpē, čurā, kā nu kurais, ko īsti tu nedrīkst darīt. Ja? Jo, principā, tā nomala asfaltētā viņi paredzēta operatīviem transportam gadījumos, ja ir nepieciešama kaut kāda operatīva rīcība. Bet viņi tur stāv. Labi, tad mēs kaut kā cīnāmies ar to, lai viņi tur nestāvētu. Protams, ir arī objektīvi iemesli, ir reizēm kādam riepa ir pārsprāgusi vai degviela beigusies. Mēs nākam palīdzam atrisināt to situāciju un cilvēki brauc tālāk. Ja? Tā kā ir neatļautie transporta līdzekļu apstāšanās un piespiedu apstāšanās sastāv lielāko daļu. Protams, arī mēs veicam uzturēšanas darbus pastāvīgi, lielākoties gan naktīs, bet tā kā tur arī aiziet laiks. Jā, ir daudz, nav patiesībā daudz, bet ir arī visādi negadījumi uz ceļa, ko mēs konkrēti fiksējam. Mēs redzam, kad ir notriekti velosipēdisti 2.
Bet viss ar laimīgām beigām, viegli nobrāzumi un tā tālāk. Tas gan nav bijis uz pašā ātrgaitas ceļa, tas ir bijis uz pievedceļiem, jo mums ir bez 17,5 km plaša apvedceļa, mums arī 20,7 km dažādi paralēlie ceļi, ko mēs izbūvējām projektu laikā, lai vienkārši cilvēki varētu piekļūt saviem mājokļiem. Jā, mēs cīnāmies ar stirnu populāciju samazināšanu. Tātad mums ir kaut kādi 60 gadījumi, kad ir notriekti dzīvnieki uz ceļa. Neskatoties uz to, ka mums gar visu, teiksim, apvedceļu ir žogi, stirnas pamanās tomēr kaut kā pa ceļa galiem tā kā ienākt un, diemžēl, cieši no kravas automašīnām. Par laimi tas nav atkal rezultējies kādos smagos satiksmes negadījumos, bet tāda lieta ir. Jā, kas ir labā lieta, teiksim, PPP projektos? Tev atšķirībā no izstrādāta projekta, ko strādā projektēšanas biroji un mēģina realizēt savas vīzijas šajā projektā, šeit tev ir konkrēts uzdevums, tev ir nepieciešama šāda infrastruktūra, un tālāk tas ir privātā partnera pārziņā, kā, teiksim, to visu realizēt. Un šeit parādās iespēja dažādām inovācijām, domāšanai ārpus kastes, ko mēs arī nereti izmantojam. Un te ir tikai daži piemēri no tā, ko mēs esam realizējuši projektu ietvaros, lai padarītu šo infrastruktūru gan lētāku, gan loģiskāku. Piemēram, ar MSE sienām, tas ir tādi betona paneļi, tāda uzbēruma veids, ja, kad tu noliec divus betona paneļus, viņus ar ģeorežģi sasien kopā, uzber grunti, viņš savā starpā savalk un nospriego šīs sienas, un tādā veidā tu iegūsti ievērojami šaurāku konstrukciju, ja, kur tu esi varbūt ierobežots kaut kādās teritorijās, lai to darītu. Un ar šo projektu mēs ietaupījām ap 3 miljoniem eiro. Tikai dēļ tā, ka sākotnējā trasa paredzēja tajā vietā taisīt tuneli, kas prasītu visu trasi celt augšā pa 9 metriem. Būtu nepieciešams ļoti daudz minerālu materiālu izmantot, un tas būtu ļoti dārgi. Mēs vienkārši domājam, kā to darīt efektīvāk, izdomājam šādu veidu. Pārējās lietas, jā, saliekamās betona konstrukcijas mums iedeva ietaupījumu pa 6 mēnešiem, kas ir atkal atstāja iespēju uz termiņu. Plānkārtas asfalts, tas ir atkal laiks, tās ir izmaksas, un arī pie uzturēšanas tas arī prasīs krietni mazāku laiku, lai, teiksim, nomainītu dilumu kārtu, kas mums ir jādara vismaz reizi 9 gados, ja, lai ceļš saglabātu savu funkcionalitāti. Tāpat mēs tur, kur bija iespējams, izmantojam atgūto materiālu un dažādas citas lietas, ko būtu grūti darīt standarta projekta situācijā. Ja, šeit mēs bijām tie, kas domāja par to, kā lietas darīt labāk, lētāk, skaistāk. Daudz, kur ir izskanējis tas, ka PPP ir dārgs. Un es pateikšu, ka nē. Tas ir kā uz to paskatās. Ja? PPP, punkts 1, viņš ir prognozējums. Ja? Pirms tu sāc prognozējums. Ja? Neskan? Jā, skan. Es nekad neesmu tā. Jā. Aplausi Jurim vēlreiz. Paldies. Lūk, šeit ir tāds neliels benchmarks. Cik izmaksā 1 kilometrs uzbēruma Ķekavas apveceļam, tad tie 4,7 miljoni ieskaitot grunti, salturīgo slāni, šķembus, CBGM, kas ir tāds ar cementu sasaistīts granīts šķembus, plus 3 kārtas asfalta. Plus vēl ieskaitīts tajā visā ir mākslīgās būves, kas mums ir 14 objektā. Ja? Es paskatos Rail Baltica, kas ir lētais projekts, tā kā tas nav PPP. Varbūt es kļūdos, bet izmaksas uz kilometru ir gandrīz 3 reizes lielāka. Kāds teiks, nevar salīdzināt ātrgaitas dzelzceļu ar ceļu uzbērumu. Esmu runājis ar dzelzceļniekiem? Var. Vienīgā atšķirība ir tā, ka platuma ziņā viņi pat stipri līdzīgi ir. Teiksim, ceļam augšā ir šķembas un asfalts, dzelzceļam ir balasts šķembas, šitie gulšņi, sliedes, un būtībā daudz liela atšķirība nav. Nē. Mēs tiksim līdz tam. Paldies. Nē. Tas ir tikai uzbērums.
No kurienes no publiski pieejamiem avotiem. Katrā ziņā es jums varu Excel parādīt, kurš to visu taisīju, un Excel diezgan labi padodas. Jā, un protams, teiksim tā, arī mēs runājam par uzturēšanu. Uzturēšanas izmaksas, jā, ir izskanējis, ka uzturēšana Rail Balticam trasē izmaksās 70 miljonu gadā. Ļoti primitīvi sadalot to visu uz kilometru skaitu, mēs nonākam pie cipara 260 tūkstoši eiro par kilometru. Ķekavas apveceļā ar visām video novērošanām, ar visu elektrības patēriņu, tas ir tā kā uz pusi lētāk. Tā kā, teikt to, ka PPP ir dārgs, tas nav vienmēr. Šitas ir interesants slaids, ko es gribēju padalīties. Par to jau tika runāts. Gan Sandra pieminēja, gan Mārtiņš teica, ka ir ļoti sarežģīts tas process, un es varu piekrist tam, ka PPP no parastā iepirkuma atšķirās ar to, ka tev ir kārtīgāk jāsagatavojās, gan sastādot specifikāciju, jo, ja tu nokļūdīsies, tu pēc tam baudīsi savu darbu augļus. Bet vienalga, skatoties uz to, ka, piemēram, attiecībā uz Ķekavas apveceļu, es atceros atklāšanā, Lazdovska kungs teica, 17 kilometri, 17 gadi. Tas ir kā no idejas līdz realizācijai. 17 gadi. Rail Baltica. Es paskatījos to vēsturi, tur patiesībā pat 97. gadā bija kaut kādas tur idejas, bet 2001. gadā 3 valstis nolēma, kad mēs būvēsim, labi, mēs nebijām Eiropas Savienībā vēl, bet mēs būvēsim šo te trasi. Šodien ir 24. gada beigas, mēs vēl neesam lāpstu iedūruši zemē attiecībā uz pamattrasi. Ja? Vienkārši, ko es gribēju pateikt, ka mums valstī, ja mēs gribam kaut kā tikt uz priekšu, mums ir būtiski jāsamazina šī daļa, kamēr mēs no idejas nonākam līdz realizācijai. Arī piemērs par Bauskas Iecavas apveceļu, kur Mārtiņš, man liekas, teica. 2022. gadā bija gatava finanšu ekonomiskie aprēķini. Lēmumu mēs pieņemām 2024. gada jūnijā. Šobrīd ir nav noslēdzies iepirkums uz konsultantiem. Tas temps varētu būt ātrāks, jo, ņemot vērā budžeta situāciju valstī, kad, piemēram, ceļu būvas budžets ir atgriezies 2016. gada līmenī, cilvēkiem būtu ko darīt. Viņiem tagad nav ko darīt. Viņi tagad nezina, pirkt tehniku, nepirkt tehniku, laist cilvēkus vaļā, ko darīt. Šīs lietas ir saistītas. Tas aicinājums būtu kustēties nedaudz ātrāk. Tagad par aktīvu. Kā mēs viņu pārvaldam. Tad mums ir uz Ķekavas apveceļa ir 21 kamera, video kamera. Mums ir tātad operatoru centrs, kas 24/7 darbojās, kas fiksē visus šos gadījumus, kas ir uz apveceļa un operatīvi reaģē. Ir ieviesti dažādi digitālie rīki, respektīvi, tad šeit mēs redzam šīs te kameras, ekrāni, ir savā ziņā ieviesti tādu BIM sistēmu, kur mēs esam visu trasi ielikuši digitāli kartē, tur tiek fiksēti visi, tehniskie mērījumi, viss tas, kas tiek ar ceļu darīts, kur piebērts nomals, kur vēl kaut kas, lai mēs zinām, kas tam lācītim vēderā, un mēs tādu smuku lācīti ar visu to vēsturi varēsim pēc 20 gadiem nodot valstī, vai arī varbūt valsts izdomās viņu turpināt ļaut uzturēt mums. Bet katrā ziņā tas ir tāds nopietns pasākumu komplekss, ko mēs realizējam, lai vienkārši efektīvi šo ceļu uzturētu. Vēl tagad viena sistēma, ko mēs esam ieviesuši, tas ir ar satelītiem. Mēs spējam monitorēt zemes klātnes kustības, jo zeme elpo. Uzbērums ceļās, sēžās. Un ir svarīgi saprast, vai viņš sēžās vienmērīgi un ceļās, vai viņš tomēr ir kaut kādas vietas, kurās tas notiek ar zināmu novirzi. Un šeit pavisam īsi. Tas ir tie tādi uzturēšanas tādi sīkumi, par viņiem varētu runāt daudz, bet laiks ir ierobežots. Šeit vienkārši, ko es gribēju pateikt, ka mums ir ļoti skaisti standarti. Standartiem ir jābūt viennozīmīgi. Bet bieži vien, šie standarti par to, kā būvēt ceļu, kā izvietot ceļazīmes, viņi īsti nestrādā. Un par to mēs spējam pārliecināties savā praksē. Ja? Ir lietas, kur mēs varbūt, arī pat šis konkrētais piemērs, ja? Mēs iztērējām 1 miljonu eiro par ko? Par
nesakārtot likumdošanu, kas sākotnēji paredzēja Ķekavas skujnieku ciemā plašu apbūvi. Pēc tam secināja, ka tā sabūves tur nebūs, bet likumdošanā joprojām bija spēkā iepriekšējais teritoriālais administratīvais plāns. Mēs dabūjām uzbūvēt šo te skaņu sienu ar visu valni pa 1 miljonu, kas tagad tur aizsargā aļņus un stirnas no liekiem trokšņiem. Ja? Nu tā, patiesībā visiem tas bija zināms, bet atkal tas temps kādā, jo šobrīd tas teritoriālais plānojums ir mainīts, ja, bet tas jau bija pa vēlu. Labi, šitas ir interesants stāsts. Viss bija uzbūvēts pēc standartiem, bet secinājām šādu lietu, ka cilvēki nelasa zīmes. Viņi nenolasa, viņi mēdz braukt tātad, arī pretējās joslās. Okay. Labā lieta. Tagad tā vairs nenotiek, jo mēs šo te zīmi noņēmām. Tagad ceļš nav īsti atbilstošs standartiem, bet saskaņojot ar ceļu satiksmes drošības direkciju, mēs vienojāmies, ka šis ir pareizs lēmums un labāk neievērot kaut kādu standartu, nekā apdraudēt cilvēku dzīvības. Nu jā, šeit atkal tādi sīkumiņi, ja, ko noteikti nākošajos projektos projektējot mēs ņemsim vērā, kas it kā ir forši atbilstoši standartiem, bet dzīvē nestrādā. Nu jā, un mēģinot noslēgt to savu prezentāciju, gribētu pateikt tās galvenās atziņas, kādu priekšlikumu attiecībā uz likumdošanas izmaiņām, uz procesa izmaiņām. Mēs ar Latvijas valsts ceļiem esam viņus jau apsprieduši, un tas varbūt visiem nebūs baigi interesanti. Bet tas, ko es gribēju pateikt, ir tātad, kas ir svarīgi. Svarīgi ir valstī būtībā apzināties, kur viņi grib investēt, tad izdomāt, kādā veidā, kas ir šis modelis, kā to investē, vai tie ir Eiropas struktūra fondi, vai tas ir valsts budžets, vai tas ir PPP. Tad mēģināt šo te procesu padarīt ātrāk, vienkārši iet uz priekšu, tomēr lielākiem soļiem. Projektē, būvē un uzturi. Nu, tas ir manā teiksim, praksē, es uzskatu, tas ir reāls priekšrocības. Nu, tad, teiksim, tu domā tiešām ilgtermiņā. Tu nedomā tikai pabeigt projektu, 5 gadu garantija beidzās un uz redzēšanos. Tu domā par visu to stāstu, par ilgtspēju. Un ļoti svarīgi ir, teiksim tā, arī publiskajam sektoram nominēt pareizās kompetences, pareizos cilvēkus, jo tas nav tā kā viena cilvēka orķestris, ja tur tā kā darbojas publiskā un privātā puse, viņiem būtu jādarbojas kā partneriem, jāsaprot šī lieta un jāvirzās uz rezultātu. Un reizēm jāspēj pieņemt drosmīgu lēmumu, ar ko mums kopumā valstī ir diezgan liels problēmas ar lēmumu pieņemšanu. Bet visādi citādi es esmu ļoti pozitīvs par PPP projektu, par savu pieredzi. Man ir prieks, ka tiešām šis tās ledus ir sakustējies. Man prieks par mājokļu projektu. Es ceru, ka valsts nekustamiem īpašumiem izdosies. Un tad jau es domāju, ka būs vairāk precedenti, būs vairāk projektu. Paldies jums! Jā, paldies! Juri, tieši 3 lietas, ko jūs nedarītu, ja būtu jāsāk projekts no sākuma? 3 lietas, ko es nedarītu? Jā. Ja godīgi, es teiktu, man nav ko nožēlot. Man liekas, izdarīju visu labi. Jā. Jā. Kuram kāds projekts ir, Juri telefona numurs būs dabūnams vēlāk. Paldies. Jā. Ar šodienas acīm skatoties, cik precīzi izrādījās FEA aprēķini vai reālā dzīve ievies būtiskas korekcijas? Es, diemžēl, neesmu sevi iepazīstinājis ar visiem šiem te FEA aprēķiniem, jo to varbūt labāk zina publiskais sektors, bet cik es zinu, kad plānotā intensitāte bija 34 000, reālā intensitāte ir 33, 34 kā kur mēnesi. Tā kā, principā, tas, kas bija plānots, tas reāli dabā arī ir. Teiksim tā, tos potenciālos ieguvumus par attiecībā uz degvielu un laiku es pieminēju. Kādi viņi bija pašos aprēķinos, diemžēl nezinu. Ja jau reiz par ceļu, tad par ceļu. Kādi instrumenti ir privātajiem partneriem, lai ietekmētu autovadītāju braukšanas stilu? Ja godīgi, baigi daudz instrumentu nav. Jo mēs nevaram veikt policijas funkcijas. Tas, ko mēs varam veikt, mēs varam
aktīvi sadarboties ar valsts ceļu policiju, ko mēs arī darām. Mums sadarboties ar Ķekavas pašvaldības policiju un vienkārši caur PR kampaņām izglītot cilvēkus. Un laba vide padara cilvēku labāku. Precīzi, jā. Un tas jautājums arī būs noteikti Sandai, bet Juri, varbūt arī jums. Vai tad PPP ir lēts? Valsts kases aizņēmums ir lēts, nevis kredīti iestādes aizdevums. Kādi argumenti? Vai tikai tāpēc, ka inovatīvs? Te nav, teiksim, tādas viennozīmīgas atbildes. Ja mēs runājam, piemēram, par Ķekavas apveceļu, jā, mums daudz kur paveicās. Mums paveicās arī tajā, ka mēs noslēdzām šo līgumu 21. gada jūlijā, kad bija Euribor likme bija negatīva. Mēs nofiksējām, izmantojot finanšu instrumentus, nofiksējām šo aizdevumu likmi, un šobrīd šī likme ir 1,5% gadā. Ja mēs zinām, tad valsts obligācijas, kā valsts aizņemās, teiksim, naudu no iedzīvotājiem, bija 4, es pats biju iegādājies valsts obligācijas, tagad ir bišķiņ samazinājušās, ja? Bet tā kā, es negribētu teikt, ka tas vienmēr ir šausmīgi dārgi. Protams, mums paveicās, ka bija Eiropas Investīcija banka un Ziemeļu Investīcija banka, kas it kā piedāvā relatīvi lētu finansējumu, ja? Bet konkrēti mūsu gadījumā finansējums ir lētāks, kā valsts šobrīd aizņemās. Es varbūt papildināšu, un man liels prieks, ka šos jautājumus uzdodam. Viņi ir jāuzdod, lai tā diskusija būtu. Ir vairāki aspekti. Ir šis, kurā brīdī valsts vai pašvaldība varēs atļauties realizēt tās investīcijas, ko kolēģis jau minēja. Tad droši vien šobrīd valsts, ja būtu no valsts autoceļu fonda šāds projekts nebūtu realizēts, tas pats arī pašvaldībai. Ja mēs vērtējot pašvaldību aizņemšanās kapacitāti, redzam, ka ekonomiskās aktivitātes centriem, tām pašvaldībām lielākajai daļai šobrīd aizņemšanās apjoms tuvojas 20%, kas ir likumā noteiktais limits. Tad, ja pašvaldība labi plāno, viņi zina, ka pēc 2 gadiem beigsies un tiks atmaksāt kāds no aizdevumiem un parādās vieta aizņemties kaut kādam citam projektam, protams, to var darīt. Un ja labi saplāno, droši vien arī tās vajadzības var tādā veidā nosekt, un ja spēj arī visus tos būvdarbus, visu novadīt laikā. To neviens neteiks, ka nav iespējams. Vai būtu iespējams palielināt pašvaldību aizņemšanās apjomu? Atbildi ir diezgan skaidra šobrīd īsti nē, jo kopā tas viss veido valsts budžeta deficītu, kur Latvija ir apņēmusies turēties ap 3% un neaudzēt valsts parādu, cerams, daudz straujāk nekā tas līdz šim ir audzis un turēties vismaz zem 50%. Kas notiek, ja daram savādāk, var apstīties kādām problēmām šobrīd Francijas valdība cīnās, kur valsts parāds ir pār 100% un ikgadējo aizdevumu procentu samaksai jau tiek tērētas apmēram to pie 70 miljardiem, kas paliek nepaceļams. Un tādēļ arī šīs sāpīgās reformas, kuras ir ļoti grūti realizēt. Tā kā, tie scenāriji, kur nokļūst, ja audzē valsts parādu, īpaši mazām valstīm, viņi starptautiski nav grūti sameklējami. Un tad ir otra daļa par to, ir vai nav lētāk šie resursi. Tajā sadaļā, kur mēs varam atrast veidu, kā sastruktūrēt projekts, kas ir sociāli nozīmīga infrastruktūra vai savādāk būtiski pamatojumi, mēs varam strādāt pie tā, lai mēs spētu piesaistīt Eiropas Investīcija bankas vai Ziemeļu Investīcija bankas vai Council of Europe bankas resursus privātā partnera pusē, kas ir tieši tas gadījums, ko Juris minēja. Un šeit tad jāsaprot, ka tā equity sadaļa ir apmēram 8 līdz 12% atkarībā no projekta, kur būs cita finansējuma cena, un ja šiem ap 90% projekta var piesaistīt šo institucionālo banku finansējumu, tad mēs strādājam ar partneriem, kuriem ir labāks kredītreitings nekā Latvijas valstī. Tāpēc arī resursi ir lētāk. Tās ir AAA reitotas institūcijas. Tā kā tā ir tā fona puse, vienmēr ir jāvērtē, bet ir labi, ka šī diskusija notiek. Un ir jāzina, ka tas darbs, kas tiek ieguldīts sastruktūrēšanā, ja mēs spējam izpildīt institucionālo banku prasības, nozīmēs, ka finansējums projektam būs lētāks nekā Latvijas valsts var aizņemties. Paldies. Paldies, Santa, paldies. Jurim, vēl viens jautājums. Jūs, ne? Jā, paldies, ok. Nē, tur bija jautājums, varbūt, ok. Paturēsiet, jā. Juris, ir ziņas, ka paliek arī uz pusdienām. Jūs droši varat viņu uzaicināt uz pusdienām tepat un izprašņāt visu, kas ir. Paldies, Juri. Jā, paldies. Paldies.